Mani sauc Linda Ozoliņa. Es esmu no Ziemeru mazpulka, un jūs skatāties Mazpulka TV. Šī gada tēma Latvijas mazpulkos ir no čiekuru līdz lietiskokam. Tādēļ visā Latvijā notiek semināri, kuros mazpulcēniem ir iespēja uzzināt to, kā no mazas kujkoku sēklas izaug saimniecībā derīgs materiāls. Nesen mēs viesojāmies Vīciemā, kur Alūksnes un Valkas novada mazpulcēni apmeklēja čiekuru kalti galdniecību un piedalījās semināru nodarbībās Ceļojošais mežs. Šīs nodarbības vadīja Latvijas lauku konsultāciju pakalpojumu centra pakalnieši darbinieki. Skaidrs, kas rodas ražošanas procesā, pateicoties ventilācijas iekārtai, nonāk šajā te tornī iekšā. Un līdz ar to iekšā skaidu mums gandrīz nemaz nav. Pēc tam šīs skaidas, tā kā mēs dzīvojam lauku teritorijā, viņas nonāk fermā, kur tiek pakaistīti dzīvnieku mītnes. Līdz ar to process ir noslēgts, viņas nekur neuzkrājās, tātad viņas nonāk atpakaļ dabā, mēslojuma veidā. Tātad, ja mēs aplējam mājās virtuves mēbeles netīšām, tad pirmais, ko daram, uzreiz visu veidu lupatas, visu ciet un ātri to ūdeni savācam projām. Un tad tā mēbele paliks vēl ilgi kalpos un būs jums derīgi ļoti ilgi. Vīciem bērniem skolā arī ir mazliet paveicies, ka viņiem skolotājs strādā šajā uzņēmumā, viņš atnes un nolako viņiem šādu veidu izstrādājumus. Tie ir bērni izstrādājumi, un tad viņi tiek nolakoti, un šādā veidā viņš ir ļoti skaists. Šitais te, ja būtu sērkociņu kastītes, tieši tā šeit ieliekam ievietojas 5 sērkociņu kastītes, mēs pa vienai ņemam ārā un liekam atpakaļ, ņemam ārā, un tad sērkociņi nekad nemētājās. Tie ir 8. klases puišu izstrādājumi. Un šis te ir 5. klases puišu dēlītis. Vienā pusē šāds zīmējums, un otru pusi mēs varam izmantot viņu griešanai. Un tad ar pūšanu, ar gaisa un lakas trūku mēs uzklājam laku un dabūjam tik gludu pārklājumu. Šeit dažādās bunčās ir tā saucamās beices, ar kuru palīdzību mēs varam dabūt simtiem dažādu toņu, lai tas koks mums izskatās vēl skaistāks un vēl krāsaināks nekā mēs viņu dabūnam nozāģiet. Tur tālāk ir iekšā neiesim, te ir zemi griesti, tur noliekam vienkārši žāvēties, jo viss, kas ir nokrāsots, ir kādu laiku arī jāžāvē. Interesanti informācija arī priekš mājas apstākļiem, ka jūs mājās kaut ko krāsojat. Tad ziniet, ka krāsa savu cietību, savu stingrību, ka viņi tiešām varētu lietot, sasniedz apmēram 7 dienu laikā. Tad šeit ir putekļu filtrs, un šeit ir oglekļa filtrs, kurš aiztur šīs smakas un kurš krāsotājiem, jāsaka tā, ļauj strādāt un neelpot to visu iekšā. Tas izskatās tā. Esam atraduši ļoti veiksmīgas sadarbības partneri Zviedrijā. Ražojam arī uz Zviedriju, gan logus, durvis, ir arī dažas mēbeles. Un arī es teikšu, ka vietējā tirgu pietiek tomēr pasūtījumu. Tā kā mūsu uzņēmums nav liels, mēs nodarbinām 6 darbiniekus, tad tā, teiksim, produkcijas apjoms nav tik liels, lai nevarētu, teiksim, nodrošināt šo apjomu, un līdz ar to cenšamies izdzīvot. Nav viegli, protams, bet arī sūdzēties būtu grēks, teiksim tā. Mani sauc Ivars Palejs, un esmu no Latvijas valsts mežiem, konkrēti pārstāv Vīciem čiekurkalti, un jūs skatāties Mazpulka TV. Hei, jūs joprojām skatāties Mazpulka TV. Mēs esam atbraukuši uz čiekurkalti, skatīsimies, kas tur notiek un kā no čiekura, kas labs sanāk. Un tā no šīta 69. gada līdz 92. gadam šeit nenotika nekas. 92. gadā ēka atkal atsāka savu darbību, pateicoties Strenču virsmežniecības meža darbinieku iniciatīvai. Un kopš 2000. gada ēka apsaimnieko akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, un konkrēti mēs esam struktūra vienības ēkas un stādi, kas nodarbojamies ar čiekuru vākšanu, sēklu ieguvi un stāda audzēšanu. Pilnu visu šo te ciklu. Kopš 2000. gada ēka ir iekļaut arī Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Ir šis te zilais karodziņš mums. Un
2004. gadā ēkai tika veikts pirmais jumta kapitālais remonts viņas pastāvēšanas laikā. Un principā viss, ko jūs šeit redzēsiet, 95% viss ir oriģinālais. Viss iekārts, viss ir saglabājies no tiem laikiem. Tas viss ir roku darbs, par kokiem tiek kāpts augšā. Un, kā es teicu, 4-5 metri, viņi nav dikti gari. Un ik pa 3 gadiem šiem kokiem tiek nozāģētas galotnes, sānuzē, izveidot tā kā piramīdu veidu formu šim kokam, un tas viss tam dēļ, lai atvieglot šo te čiekuru ievākšanu. Un tad no šīm te plantācijām čiekuri tiek atvesti šeit maisos, kas tālāk caur šo te lūku, kas ir redzam griestos, tiek uztransportēti uz 3. stāvu. 3. stāvā čiekuri glabājas, 2. stāvā ir pati žāvējumā kamera, kur čiekuri tiek žāvēti, un 1. stāvā ir kurtuve ar palīgu telpām, kur sēkas tiek savāktas. Šī telpa kalpo gan kā čiekuru glabājumā telpa, gan otra un galvenā šīs telpas nozīme ir tā, ka no šīs telpas caur 2 lūkām, kas ir grīdā uz vienas ir uzlikt šī piltuve, čiekuri tiek sapildīti žāvējumā kamerā, kad uz speciālos metāla cilindros, kuros te čiekuri žāvējas. Un šī piltuve kalpo gan, lai vieglāk šie čiekuri būtu iebērt, šos čiekurus vieglāk iebērtais cilindros, gan kā mērvienība, kas tiek iebērtai vienā žāvējumā cilindrā. Un šajā piltuvē ietilpst 8 spaiņi, jeb kā mēs čiekurus mēram hektolitros, 1 hektolitrs ir 100 litri. Un tātad šeit ir 0,8 hektolitri, jeb 8-10 litrīgie spaiņi. Ja? Tātad šī tā žāvējumā kamera, kur čiekuri tiek žāvēti. Un žāvēti tiek, kā es augšā teicu, šādos te cilindros. Un pavisam šo cilindru ir 24. Nu, lūk, un lai tad tos čiekurus tais cilindros iepildītu, tad tas notiek sekojoši, ka katrs cilindrs pa šīm te sliecēm pārvietojas, un katram cilindram ir šādas te lūkas, un savukārt pie griestu lūkām, kā augšā bijām, ja, tiek piekabināts maiss, kuram abi gali vaļā, ieliekam maisam gali iekšā un čiekuri tiek sabērti. Un, kā redzams, tas arī tas vairums, kas tiek iebērts tajā cilindrā, kas bija tajā piltuvītē. Ja, tie ir 8 spaiņi tad. Tālāk žāvēšanas procesā šie čiekuri ir jāmaisa, jeb cilindri jāgroza. Lai to paveiktu, katram cilindram ir garš asgals, kas iziet cauri sienai, un no blakus telpas uzliekot uz šī asgala kloķa, šie cilindri tiek grozīti. Grozīšana notiek vienlaikus ar kurināšanu, kurina no rīta un vakarā, tad atnākot kurināt no rīta, teiksim, ja tie būtu tikko svaigi čiekuri iebērti šeit cilindros, tad katram cilindram uztais 2 apgriezienus, pāri apgriezienus, ja, izgroza. Vakarpusē atnākot kurināt atkal. Un 3. 4. dienā, kad sāk jau no čiekuru bērt laukā sēklas, šis skaits grozīšanas tiek palielināts no 3 līdz 4 reizēm un ar katru dienu vairāk, pat 6-7 reizes, lai šīs te sēklas neatrastos tai čiekurā, bet izbirtu laukā. Un, kad sēklas birst no čiekuriem laukā grozot, ja, sēklas birst un izbirst caur šīm koka restēm, kas ir redzamas abās pusēs. Tātad sēklas paliek zem šīm koka restēm. Tātad nedēļu laiku žāvē, temperatūra svaigs čiekuris iebarot ir 35-37 grādi, un nedēļas laikā temperatūra tiek pacelt līdz 52-53 grādiem. Tas ir priedes čiekuriem. Egles čiekuriem par 10 grādu mazāk. Salīdzinoši tā temperatūra, kas tagad, tas ir tā, tas ir tā, starp citu it kā. Vienkārši iekurināja, lai nebūtu galīgi augsts. Lūk. Karstais gaiss šai telpā iekļūst no šī te mūras, kuri patreiz stāvam. Šim mūrim abās pusēs ir lūkas, no kurienes ieplūst šai telpā siltais gaiss, gan arī aizmūrītē skolotāji pie kājām ir tāds restis, ja, no kurām tad arī no trubām iekļūst šis siltais gaiss. Tā. Izbirst laukā čiekuri? Kur liekas tos, kad izbiruši? Kur sēklas? Kā būtu domājams? Taisa dekorus. Vainaciņus adventus. Taisa adventus vainaciņus. Ļoti. Kur tad? Tieši tā. Kurināšanai. No kā es neizdomāju. Viss ir elementāri. Jā. Bezlikuma ražošana. Gluži tāpat kā kokdarbnīcā. Tur skaitas pakaišiem.
visu atgriež dabā. Un kur māksla? Un kur māksla? Kur paliek māksla? Jā, jāziedo kaut kas mežam arī, lai būtu tā sēkla, lai būtu ko ataudzēt jaunu mežu. Jā. Priežu sēklas kilograms uz 400 pār latiem. Es kaltēšu mājā. Nu, tās tad jūs tikai varēsiet savā mežā. Nu, bet to var ietaupt. Nu, protams, savu mežu viennozīmīgi var ataudzēt ar savā mežā ievāktajām sēklām, no mežniecības paņemot apliecinājumu, izņemot, ja, kad ievācat reproduktīvo materiālu, iegūstat, ja, un pēc tam sējat savā mežā. Sakiet, lūdzu, nu, kā jums patika šī čiekurkalne? Ļoti. Te cilvēki dara svētīgu darbu. Un jauniešiem ir tas jāredz un jāizjūt. Te ne tikai viņi ražo mūsu Latvijas mežiem sēklas, bet viņi lūk šo izglītošanas darbu veids.